jau satiku vecos kolēģus, un tas jau ir prieks, un tā visa ideja ir forša. Ja? Nē, nu ir labs pasākums, un priekš mums ir sevišķi, kā spēlētājiem veciem. Citi man klusi, visi saka neko, visi klusībā ir gatavojušies. Bet, ja godīgi, man nav sanācis pēdējās 2 nedēļas, es centos arī gatavoties, man nav sanācis. Tic man, lielākā daļa ir gatavojušies. Es sagaidu to, ka es atkal varu uzspēlēt hokeju. To mēs redzēsim. Pēc pirmā pārtraukuma, es domāju, bet noteikti, ka šajās spēlēs vārdsargiem nav tas. Tā nav spēle priekš vārdsargiem, tā ir spēle priekš pārējiem un skatītājiem. Kāds tavs prognozes par spēli? Kur komanda uzvarēs? Tēta komanda. 100%? Kas tev tēta komandas varbūt slepenais ierocis? Kas teica? Bērni jau nemelo. Šo interviju beidzām. Es sagaidu, ka šis mačs nesamaitās manu CV, jo manā karjerā ir viena spēle ar uzvaru 28-0. Pie manis jau bija vismaz 3 treniņi, un nebija pilnīgi visi, bet lielākā daļa bija atnākusi uz treniņu. Es vēl esmu mācījies no Vladimira Jurzinova, ka ir galvenā taktika, stratēģija ir svajā igrā. Ko tas nozīmē, es nekad neesmu sapratis. Kā tu gatavojies šai nopietnai spēlē? Reku redz, atnāk parunāt ar cilvēkiem, kas sen nav satikts. Ar runāšanu uzreiz viss ķermenis man iesildās. Es teiktu, tā manā vecumā laikam baigi nevajag iesildīties. Šitā man iesildīšanās, tad lūdzu šitā te. Ja jaunieši nezina, kā iesildīties, šitas ir variants. Jāsāk agresīva spēle, obligāti kādam jāiegrūž bortā. Mugurā? Jā, nē, mugurā, zin kā. Galvā? Nē, tā pa mierīgo, zin, plecā, bet ar pilnu forsu ietiekšanu. Mēs pats ļoti gatavojuši šitai spēlē. Vakar bija jau treniņā. 10 km kaut kāds noskrēja? Jā, no rīta bija izgājis sauso treniņu, trenežu zālē bija 10 km, noskrēja ar veļiku nobrauc vēl. Jā, tā kā visi gatavojamies kārtīgi. Tā nav joka lieta, tas viss pa īsteno. Jā, protams. Lūdzu, beidzam bļausties. Es neesmu tādā Šeipā kā Lauris? Jā, tur nav arī. Es domāju, ka draudzīgi beigās tā jebkurā gadījumā beigsies. Man rezultāts jāpasaka? Var pateikt, jā. Tā vai, lai ir 8-8. Es gatavs nomest cimds, ja vajadzēs aizstāvēt savu komandas vietu? Jā, neesmu to sen darījis, bet es varu pamēģināt, jā. Nav problēma, jā. Ar ko tu gribi, lai es to izdaru? Bet tas esmu vienā maiņā ar viņu. Nekas. Tas vajag nebūt zolīt, tas būtu kaut kā jocīgi. Ko tu būtu gatavs? Kas man tur pretniekos? Kaut kādi jaunie tur, kas tur bija? Laviņš jauno varētu mažu. Kas? Es zināju, es kaut ko tiesnešu tur ieraudzīju.
Normāli spēku spēle. Ai, tiesneši neredz. Viņš kaut ko laikam tu tie balti ielikuši ir. Viņam tā gan ir uzvar, ja pagaidām 6-4, bet nu. Nē, es jau neesmu tā, tas nečīkstieši. Nu, tā ir. Tu ties iemetīs goļu. Čau. Saška mums gāja virsū labā forčikā. Viņš laikam bišķi sāpjās no manas ēnas un paklup. Bet, nu, kā tu dzirdi, ja? Vismaz pa informātors nosauc manu uzvārdu. Arī šādi var atzīmēties protokolā. No hokeja svētku, es domāju, ar visu intrigu bija labi, bija forši. Pilnīgi beigās viss tā iegāja. Bet, ja godīgi, es piegāju pie Laura un pateicu, ka es esmu gandrīz līdz galam beigts. Un tā kā viņam arī, kā saka, viņš pažāloja man. Lielā hokeja mazie triki. Jā, bet nebija jau jēga, ka mēs 8 ieliekam. Laura, ko tu vari? Jā, Koba, pēc šādas spēles nelūkās, ka tev uz lielo izlasi izsauks? Gaidu jau, ilgus gadus gaidu. Laikam jāsāk trenēties. Nu, man liekas, ka emocijas ļoti labas, prieks, ka Latvijā tomēr vēl atcerās vecos bukus un tik daudz cilvēku atnāk un atbalsta mūs. Satikt visus džekus ir liels prieks būt vienā ģērbtuvē. Tā kā es domāju, ka vajag biežāk tāds pasākums taisīt.